mēs publiski laikam nekad īsti nav bijis privātā grupa, un principā, kas jāsaprot, tad šeit būs tad pirmā sadaļas, tad privātā grupā ir diezgan daudz sadaļas, kā mēs redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sadaļas, kurās katrā no sadaļām tad ir sava informācija. Protams, primārais varbūt tas general sadaļa, kur, tu principā tas čatiņš, kur notiek, visi raksta, kaut ko jautā. Protams, ik pa laikam arī citās sadaļās tiek visādi čats panesās par kaut kā tēmu, bet lielākā daļā cenšamies tad čatot šeit, kas ir tieši par kaut kādu vispārīgām lietām. Bet, protams, katrā sadaļā ir arī savs čats tieši par konkrēto tēmu, un tad viena no tām sadaļām, kur notiek šobrīd īpaši ņemot vērā tirgus situāciju, tad tā ir trading sadaļa, kur tad primāri jau, protams, Rihards šeit darbojās un gan sūta šīs te rīta analīzes, tirgus apskatu un tā tālāk, bet es vairāk varbūt neko nestāstīšu, tad došu vārdu Rihardam. Rihards tad pats pastāstīs par šo sadaļu. Jā, Rihard, tev vārds. Jā, tātad, kā jau jūs redzat, šajā sadaļā tiek likti treidi. Kā jau Andrejs arī minēja, mēs taisam tirgus apskatus, redzam ļoti daudz informāciju gan no mums, gan no mūsu dalībniekiem, bet, protams, ja interesē informācija tikai no manis, tad ir augšā labajā pusītē, var uzspiest šo pinned message, un tad arī ir tikai un vienīgi mana informācija, un tātad izsijājot tā, lai redz tikai manējo. Ļoti daudz treidi, kā jau minēju, šonadēļ daudz izspēlējās. Patiesībā, es domāju, lai rezultāti runā paši, mums ir sadaļa rezultāti, kur mēs arī nebaidamies dalīties ar mīnusiem, jo kā jau mēs treideri saprotam, ne visi treidi var būt plusā, un tas ir pilnīgi normāli, tāpēc mēs izmantojam stop lossu, tāpēc mums ir sistēma, pēc kuras mēs ejam. Un, jā, runājot par šo tradingu, par stop lossiem, par sistēmām, tad es teiktu, pat viena no pašām labākajām šīm sadaļām tieši jaunajiem, kas mācās to, tad pie sadaļas mācības vadu es šīs trading nodarbības, un to var skatīties pilnīgi jebkurš, kurš ir privātajā grupā, uzdot jautājumus, tiešraidē mēs mācāmies, un, ja interesē, tad arī nākamajā nedēļā mums jau ir nākamā nodarbība, kurā tad mēs stāstīsim nākamo tēmu. Tā kā, jā, man liekas, noteikti trading sadaļa un kurs ir tā tēma, par ko es varētu stāstīt dienām, bet, mans ieteikums ir noteikti izmantot šo, es teiktu, bullrunu un potenciālo altsezonu, un vienkārši pievienoties un mēģināt no tirgus dabūt pēc iespējas vairāk. Un, protams, ka tam ir vajadzīgas zināšanas, varbūt kāds domu biedrs, varbūt kāds jautājums. Un tā kā šī ir, manuprāt, tā vieta, kur gan pilnīgi cilvēks ar nulles zināšanām var iemācīties tradingu, gan arī būs noteikti interesanti jau esošiem traderiem uzlabot savas zināšanas vai arī, protams, dalīties citiem, uzzināt citu domas un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, fantastiska vieta, kur to visu var gūt. Jā, tad, protams, kas vēl papildus mums katru otro nedēļu ir tiešraides privātai grupai, kur arī tad ejam, kā jau arī Rihards bieži vien YouTube laivā saka par to, kad mēs ejam arī cauri altcoiniem un citām lietām, gan arī atbildam uz jautājumiem, gan mums, piemēram, pagājušā nedēļā bija īpašais viesis, kas mums stāstīja tieši par kripto miningu, kā tas viss darbojās un cik tad reāli ir vai nav reāli nopelnīt naudu ar to visu, un tad arī šeit visi ieraksti tiek glabāti. Protams, tās tēmas, kur varbūt tie tirgus apskati, tas, protams, varbūt vēsturiski nebūs tik interesanti, jo tas jau būs tā kā bijis noticis, bet, ir arī citas tēmas, kuras ierakstā var redzēt, noskatīties, un tā kā, ja gadījumā arī, piemēram, mums parasti ir trešdienas vakar, vai ja trešdienas vakarā nesanāc pieslēgties, tad tā ir iespēja pieslēgties un tā kā noskatīties. Tālāk, ko noteikti jāpiemina, tāda viena no lielākajām sadaļām, protams, mums ir airdrop sadaļa, jā, un tad arī
pēdējais tāds varbūt lielākais airdrops, kur tie, kas arī seko līdzi kripto numur 1 ir redzējuši, kā Artūrs arī ieliek par Somniju, tā kā Artūrs tur pats padalīsies un pastāstīs, bet jā, tad airdrop sadaļa tas, kur Artūrs pārvalda, un tad došu Artūram vārdu, tad, lai viņš pastāsta. Jā, tieši tā. Tad galvenais šeit ir pinned message, un viņš katru reizi ar jauniem projektiem es taisu updateu, tur vecos varu izmest, ielikt kaut kādus jaunus, tāpēc tas nav tā, ka viens posts un viss, tur viss klabāts pa ķīriem, tad ir viens, pēc kritērijiem tur ar investoriem un tā tālāk, tad ir viens, ir divi, ir trīs un pilnīgi bez maksas, bez ieguldījumiem, tur testneti vai kaut kādi tur social uzdevumi. Un jā, starp citu, jā, kā arī Andris minēja, no pēdējiem sanāk tāds labs case no Somnija, tur pilnīgi bez ieguldījumiem, un es no pirmas dienas neatceros laikam aprīlī ieliku un pats arī startēju, pilnīgi no nulles, rakstīju, ko tur darīt ar testnetu, ar social tīkliem, tikai X, Twitter, jā, tur taisīju postus par Somniju un viss, un dabūju tagad sanāk tad pa $1, gandrīz, pat vairāk nekā $30,000 vērtība airdrops, bet, es pārdevu pirmo daļu, man tur vēl puse tokenu vestinga, un pirmo daļu es pārdevu uzreiz pa $7,000, un tagad tas būtu vērts, ne jau tagad, bet vakar laikam, jā. Tad, kad bija ATH, tad bija $25,000 vērtība airdrops. Tikai pirmā daļa vēl būs. Vēl katru nedēļu būs pa 10% analog par dažādiem uzdevumiem. Tā kā jā, viss rakstīts šajā sadaļā, katru ko, un gandrīz katru dienu ar updateiem, ja kaut kur ir airdropa claims vai kaut kāds jauns airdrops, vai tam līdzīgs, un par visu rakstu katru dienu ar updateiem. Tā kā par airdropiem tas laikam arī viss. Jā, un noteikti tas, kas jauniem noteikti noderēs, un arī var tā kā pastudēt un saprast kaut kādas šīs lietas, ko kas nozīmē, tad ir viens fundamentāla analīze, kur tad ir salrakstīts par dažādiem projektiem, coiniem un tā tālāk. Un tad noteikti lielai daļai varbūt tur liksies kaut kādi vārdi neskaidri un ko tas nozīmē, kas tas par rādītāju un tā tālāk. Tāpēc, protams, lieliski iespēja pievienoties grupā arī tādiem, kas vispār neko nesaprot, tāpēc jūs varat to jautāt. Jebkurā no šīm sadaļām ir atvērta tipa sadaļa, konkrēto tēmu, jūs vienkārši jūs jautājat un prasat, un tad šeit ir par projektiem, kā pēdējais lineātīku bija. Lineā un starp citu tikai rītdien būs. Tā kā šodien tokens vēl nav pieejams, bet jau ir analīze, ko var sagaidīt no projekta, kādu cenu, visu par projektiem, par investoriem un tā tālāk. Un tā arī bija ar Somniju, iepriekšējo projektu es arī ierakstīju šo pirms listinga, un šeit par cenam, ko var sagaidīt, tur ideāli pa 0,1, tur labs variants pa 0,5, un mēs redzējām tur listinga laikā, bija tur līdz pat 0,3 laikam, neatceros, tā kā jau tur rakstīts laba cena, un tagad jau mēs redzam, tagad apmēram tā arī ir 1,1. Šī ir mums no 7. septembra bilde, bet, respektīvi, Somniju, kā arī bija grupā rakstīts to, ka viens no retajiem projektiem, kas pēc listinga uziet augšā, jo lielākā daļa, protams, sāk pārdot un krītās cena tokenam. Tas ir, tad kas vēl mums, protams, tad mums ir arī DeFi sadaļa, un kas ir arī par DeFi, kur arī ir visādi šīs lietas, kur mēs varam likt iekšā kaut kādos pūlos, stakingos, kur mēs varam vienkārši, kā jāsaka, pelnīt šo passive income, liekot vienkārši, lai jums makā nestāv jūsu monētas, lai viņas tā kā ne tikai vienkārši stāv kaut kur, bet viņas vēl atnes jums papildus naudu, tā kā
lieliski iespēja tad izmantot arī DeFi sadaļu, tāpat, kas mums ir sadarbībā. Es šeit arī piekomentēšu arī par DeFi sadaļu. Tad es redzu, tur jau ir jautājums par manu airdropu, vai es jau esmu samaksājis nodokļus. Un kur labs variants, kur iemest savu airdropu, tas ir DeFi. Neko, var pateikt, ka fiksēju, bet fiksēju pret stablecoinu, pret USDT. Un tagad arī tāds jauns trends, nevis jauns trends, bet noteikti būs vēl vairāk hype par visiem jauniem stablecoiniem, ko arī Vilnis minēja. Un es esmu ļoti buļišs uz jauniem stablecoiniem un rekur no pēdējiem šitais USD AI. Turpat tagad nevar paņemt tāpat šo stablecoinu, jo viņiem tur ir, kā pozīcija, ne vairāk nekā tagad sanāk 160 miljoni, varbūt, ka ne vairāk 160. Un no rītdienas laikam viņi palielinās līdz 210 miljoni. Un par to, ka jūs vienkārši turat šo stablecoinu, pirmkārt jums krājas API, tikai uz stablecoinu tur līdz kādiem 10%. Plus jūs varat iemest stakinga un saņemsiet tad uz šo stablecoinu 20% API. Un var uztaisīt vēl tur ar DeFi feature tādu saucamo loopingu ar PC, ar tādu pendelu un saņemt tur vairāk nekā 100% API uz šo stablecoinu. Bet galvenais, ka viņiem vēl būs savs tokens, tagad tas viņiem ir tikai stablecoins, pirmais stablecoins ar kaut kā viņiem tur ar AI saistīts. Un, viņiem būs arī savs tokens, un tikai par to, ka jūs turat, jūs saņemsiet un airdropu pilnīgi bez maksas šo tokenu, un arī varat piedalīties token sale, un par to arī būs nākamajā sadaļa. Un šeit arī gribu piebilst par to, ka, piemēram, jūs gribat kaut kādu tokenu, bet negribat, gribat kaut kādu tokenu spotā, bet jums tur, negribat ņemt pa jau kaut kādu, cik sanāk dargi, nedargi no spotai. Ņemt, jūs varat ielikt savus stables un farmēt uz dažām DeFi instrumentiem šo tokenu. Tagad var farmot šo liniju, rītdien jau būs listing. Un var daudz ko citu, kur jau tokens jau tirgos, piemēram, arbitrum, optimismu un tā tālāk caur šo DeFi. Tā kā, un, protams, ir kaut kāds vēl cits mazās sadaļas, kā mazās, es teiktu, ka īstenībā daudz sadaļas, kam vēl pievērst uzmanību, kā, piemēram, viens Nodes Garden, mums, kā jau jūs zināt, tie, kas mūs ilgāk klausās, mums sadarbība ar Nodes Garden, tad arī atsevišķi tieši Nodiem izveidot sadaļa, ja ir kaut kādi jautājumi, kur arī tiek atbildēts uz jautājumiem, tiek arī kaut kāds pamācības ielikts, bet, protams, arī lielāks tāds pamācības tiek arī ielikts publiski YouTube, mēs liekam arī publiskajā kanālā tiek ielikts, un, protams, privātai grupā, piemēram, tā skaitā Nodes Garden, tur ir īpašāka atlaide nekā publiskai pieejamā atlaide, ko mēs dodam, tad standartā tur ir, piemēram, mums bija, ja tagad negribu samotos 15% visiem, bet privātai grupai tie ir 20%, un, protams, visāda veida apmācībām un citām lietām arī tad privātās grupas biedriem šī cena ir draudzīgāka, un es pat kā piemēru parādīšu, ja mums tad standartā privātā grupa maksā, piemēram, $49, tad, ja jūs ieejat mūsu mājaslapā, ir tas, jūs zināt, ir mums trading kurs mums mājaslapā ir tad 149 maksā eiro vai dolāri, un attiecīgi, ja jūs paņemat privāto grupu, privātajā grupā tas jau ir iekļauts iekšā, un jūs principā esat pa $50 iekšā grupā, un jūs ejat cauri trading apmācībām privātajā grupā, Tas arī tas jums jau nosedz jau nost jau kaut kāds jau tur 3 mēnešu izmaksas, varētu tā teikt. Tā kā tādas lietas. Un redzēju par tiem nodokļiem, uzreiz gribu pieminēt viena svarīga lieta, to mēs arī īstenībā gribam atstāt atziņai beigās, tāpēc ir vērts palikt līdz beigām, par nodokļiem būs arī labs tāds info, ja paziņojums, tā kā domāju, ka jūs to gribēsiet dzirdēt, kas notiksies. Es nezinu, vēl kāds, ko gribu piebilst pie privātās grupas, Riharda, Artur, vēl kaut ko piebilst? Jā, tur vēl bija, es nezinu, man liekas, neparādīja, bija šī token sale,
redzēju arī cilvēkam interesē, tikko arī bija perfekts, kur noteikti būs X, un tas ir Lombard, pateicoties Artūram. Un arī tur mēs sagaidām diezgan labus X-us, bet jā, tas diemžēl jau ir aizgājis, bet viņi ir regulāri, es teiktu, mēnesī reizi točna, un arī tādā piedaloties, es domāju, tur tiešām uzreiz gada abonementu var atsist atpakaļ. Tā kā jā, mums nav kauns rādīt šo grupu, un jūs jau arī varētu redzēt komentāros. Mēs nevienam pat neprasījām, bet liels paldies tiem, kas raksta atsauksmes, un tā kā vienkārši, jā, mums prieks, kad cilvēki atbalsta un kad informācija liekas noderīga. Jā, un par token sale tad viens case pat bija mums uz 100 X-iem, bet, protams, tur ne visi varēja piedalīties, bet no pēdējiem, pilnīgi jebkurš varēja piedalīties, un, jā, protams, ne ar lielu summu, šeit alokācijas nav tik lielas, bet visi var piedalīties, uz dažiem ir pat ļoti labas alokācijas, līdz pat 100,000, tur no pēdējiem neatceros šitais te pump, tur varēja plus 50% uzreiz dabūt uz jebkuru depozītu. Un vēl ir NFT sadaļā, un tur neesmu es tikai viens, tur mums ir vēl viens NFT researcher, un arī Rihards, cik pa laiku kaut ko ieliek, viņš arī ir tāds NFT spēčuks, kā jūs zināt. Un jā, šeit arī daudz ko interesantu, var arī dabūt whitelistu uz jaunam kolekcijām, var kaut ko interesantu paņemt jau no secondary market. Jā, protams, šeit nav tik liels peļņas, bet, arī interesanti. Var jā, un patiesībā runājot par peļņu, ko jau jautā, kāds ir vidēji atdevi no ieguldījuma procentos, tas ir runāts par šiem ICO, IDO, tiem launchpadiem, tad jā, ja dabūja alokāciju, tur parasti ir vismaz 2x, un tas ir vismaz. Bet, protams, ka ir bieži vien kaut kādi kriteriji, lai viņus saņemtu, tas nav tā, ka jebkurš garām gājējs to var ienākt un izdarīt, bet jā, noteikti var to izdarīt. Un vēl viena sadaļa mums ir augsts risks, kas šobrīd ir neaktīva, bet viņa noteikti atkal būs aktīva brīdī, kad atnāks atpakaļ šī altsezona, iespējama mīm sezona, un tad, kad bija šī mīmcoin sezona, tad nenormāli labi varēja nopelnīt gan uz šiem mīmiem, gan arī mums ir cilvēks, kas ar to dalās, tā kā noteikti interesanti arī sadaļa, kas atdzīvosies brīdī, kad viss tirgus atdzīvosies, tā kā jā. Jā, bet tomēr tur ir viens es nesen ieliku šo postiņu par iPump laikam, jā, tur jau ir plus 50%, bet, es jau uzreiz tur rakstīju high risk, Dior un tā tālāk, bet, tagad plus 50%. Nav tik daudz, protams, bet, nav arī riekt, kas arī labi. Tā kā informācijas ir daudz un sekot līdzi, un galvenais, ka šeit jāsaprot tas, ka jums kā cilvēkam nav tagad jāmetās visā iekšā. Jūs atrodat to, kas jums vairāk interesē, kas jums tā kā vairāk uzrunā, ko jūs vairāk saprotat, un tajā jūs arī tā kā darbojaties. Tas ir tas būtiskākais, jā, tā kā tas tāda īsumā neliela ekskursija dažās minūtēs, ko tad jūs varat redzēt un saņemt privātajā grupā,